Iestiprināšanas sakraments, tas ir, var teikt, kristīgās iniciācijas vainagojums, jo pirmā pakāpe ir kristība, caur ko cilvēks tiek iesakņots baznīcā, viņš tiek pievienots baznīcai, viņš kļūst par baznīcas locekli un viņš arī saņem svēto garu. Bet iestiprināšanas sakraments, viņš tiek piešķirts jau apzinātā vecumā, un iestiprināšanas sakraments tas ir pilnvarojums kļūt par tādu apzinātu, pilnvērtīgu evaņģēlija liecinieku, labās vēstas liecinieku. Pats vārds sakraments, tas viņu var pārtulkot kā mistērija, kā noslēpums, respektīvi, kad caur ārēju zīmi, jo bīskaps svaida ar eļļu iestiprināmā pieri, uzliek viņam roku uz galvas, nosauc šī iestiprināmā vārdu un saka, piemēram, Pēteri vai Anna saņem svētā gara dāvanas zīmogu. Un tātad eļļa ir tā, var teikt, matērija, un šis žests kopā ar šiem vārdiem un rokas uzlikšanu izsaka šo svētā gara piešķiršanas aktu. Jo tā kā mēs lasām, piemēram, apustuļu darbos, ka apustuļi uzlika rokas ticīgajiem, un viņi caur šo roku uzlikšanu un lūkšanu saņēma svēto garu un sāka runāt dažādās valodās un pravietot. Ka šodien bīskapi, līdzīgi kā apustuļi tajā laikā, viņi tātad uzliek rokas, lūdzas par šiem cilvēkiem, par ticīgajiem, lai viņi saņem svēto garu, lai viņi var kļūt par Dieva valstības lieciniekiem, lai viņi pēc tam varētu iet un teikt, Dievs ir dzīvs un reāls, ir pieskāries man, Dievs ir pārveidojis manu sirdi, ir atvēris apvāršņus, gara apvāršņus, un es vēlos liecināt par to, ko Dievs ir izdarījis manā dzīvē, un aicinu, lai jūs arī atverat viņam savu sirdi, un ticībā tātad tam, ka Jēzus Kristus ir miris par mūsu grēkiem, augšām cēlies, sūtījis svēto garu, mums tiek dāvāts svētais gars un tiek dāvāta grēku piedošana. Tātad, lūk, tas ir īsumā tas, kas notiek iestiprināšanas sakramenta laikā.